Edgars Masaiskis, Latvijas hokeja izlases vārtsargs, ļoti daudz maču aizvadījis Latvijai. Edgars, 2 mači no 3 ir aiz muguras, plānotas uzvaras pret Ukrainu, pret Sloveniju. Priekšā izšķirošais mačs pret Franciju. Kādi ir tavi galvenie secinājumi pēc pirmajām 2 spēlēm? Palika vēl viena plānotā uzvara. Jā. No 3. Nē, labi, tas tā varbūt ar nelielu humoru, bet skaidrs, ka tā izšķirošā spēle būs pret Franciju. Es uzskatu, ka Latvija ir izteikts favorīts jebkurā gadījumā, kaut gan neskatoties uz to, ka Francija ir pietiekami meistarīgi spēlētāji. Nav jau ko tur liekties, bet tajā pašā laikā, ja mēs tā atsevišķi sākam ņemt un salīdzināt tās pozīcijas, man liekas, ka Latvijai ir diezgan liels priekšrocības. Mēs esam tehniskāki, ātrāki, tavuprāt, gudrāki? Tur, zin kā, es tā mēģinu salīdzināt spēlētājus, līderus, un tad pa pozīcijām, manuprāt, mums līderi ir vairāk. Manuprāt, aizsardzība mums ir krietni labāka nekā viņiem, vārtsargs mums ir krietni labāks. Tāpēc es tiešām uzskatu, ka es pamatoti ceru uz to, ka mēs esam labāki. Protams, hokejā nevienmēr uzvar tā komanda, kas skaitās nomināli labāka, bet tā varbūtība ir krietni lielāka, ka Latvija vinēs. Fiziskā sagatavotība un disciplīna, kā tu vērtē to Latvijai pirmajās spēlēs? Man liekas, viss ir kārtībā. Mēs spēlējam daudz vairākumā nekā mazākumā, tas ir viens. Un man liekas, ka fizika arī viss ir kārtībā. Puikas izskatās ļoti kustīgi, ļoti ātri. Arī tiem, kuriem lielākas minūtes, tur nav nekādi jautājumi. Visi ir kārtīgi gatavojušies, tas ir viens, tagad ir augusts, tur nevar būt nekādas runas par nogurumiem. Gudļevskis spēlēs, acīm redzot, 3 spēles no 3, 4 dienu laikā, pirmssezonas laikā, tas nav par daudz? Noteikti, ka nē. Viņš ir pieredzējis cilvēks, kurš gatavo sevi jaunajai sezonai. Viņam arī nav tā, ka tagad nospēlē turnīru un var ņemt pauzi. Viņam jāgatavojās, viņam ļoti svarīga sezona. 2 ļoti labas sezonas viņš ir aizvadījis, izcils, es pat teiktu. Viņš nedrīkst apstāties, to viņš ļoti labi pats saprot. Es domāju, ka viss būs kārtībā. Pēdējais, tu esi spēlējis daudz tādas izšķirošas spēles, kur izšķirās jā vai nē. Vai tur iekļūst ceturtdaļfinālā pasaules čempionātā, vai tu paliec augstākajā divīzijā, vai tu kvalificējies olimpiskajām spēlēm. Ko spēlētājs jūt tādā brīdī, kad viņš iet uz ledus? Tad, kad iet uz ledu, tad jau viss domas ir tikai par spēli. Tas satraukums varbūt tas ir nedaudz pirms tam kaut kādā mērā, bet tad, kad tu uzkāp uz ledus, tur jau nav nekāda satraukuma. Tu vienkārši ej un dari, un tās domas ir tikai ap to spēli. Ja, un te tās mums parocīgi ir vēl tas, ka mums ir mūsu mājas sienas, mūsu mājas arēna, mūsu līdzjūtēji, kas dzīs uz priekšu. Un tici man, tur nav nekādas paralēlās domas vairāk. Tur vienkārši ceļi iet un dara, un viņi dara to maksimāli labi. Tāpēc es jau saku, mums tiešām ir ļoti daudz priekšrocības. Jā, Francija nav slikta, nenoliedzami, tur pietiekami daudz meistarības, bet arī tas, ko tu prasi varbūt, jā, par to mentālo un tā, man liekas, ka arī šajā izlasē pietiekami daudz spēlētāji, kas ir bijuši sarežģītās situācijās, kur ir jāuzvar, tāpat ceturtdaļfināls, pusfināls, bronzas spēle, tā arī milzīga pieredze, kur mums arī ir priekšrocības, jo arī tās spēles bija obligāti jāuzvar, lai tiktu tālāk. Lielās pirmās, otrā maiņa tā izšķirs spēli pret Franciju? Tie būs tie, kas metīs? Grūti pateikt. Tas ir neparedzami. Ļoti bieži ir tā, ka pie līdzīgiem pretiniekiem vai pie atbildīgām, ļoti svarīgām spēles izšķir ceturtā maiņa, mazākums spēlētāji. Skaidrs, līderiem gaidīs vairākums, plus Kristera spēle ir ļoti svarīgs spēles atslēga, protams. Bet kurš būs galvenais varonis, tam nav nekādas nozīmes. Galvenais, lai Latvija uzvar un lai viņi to izdara kopā kā komanda.